Mani sauc Iveta, es strādāju Liepājas ūdenī jau 3 gadus, un es esmu tehniķis ūdensapgādes nozarē. Bērnībā es gribēju kļūt par skolotāju, bet es par skolotāju nekļuvu. Bet šobrīd es uzskatu, ka šis darbs ir tikpat svarīgs, jo es esmu daļa no mehānisma, kas nodrošina ūdeni veselā pilsētā. Tā nebija mana apzināta izvēle, tā bija drīzāk apstākļu sakritība, bet es domāju, ka tam tā vajadzēja tad notikt. Un man šī nozara bija absolūti sveša, es nezināju neko. Mans skaitītājs bija vienkārši apaļš. Bet šobrīd es varu novērtēt to, ja ir skaists un moderns skaitītājs. Un, protams, man bija daudz un ātri jāmācās, bet tas bija interesanti un tas ir interesanti. Ja man jāsalīdzina šī darba vieta ar citām manām iepriekšējām darba vietām, tad es teiktu, ka šeit es laikam jūtos visstabilāk, jo ūdens ir tas, bez kā nevar funkcionēt. Un, teiksim, ir nozares, kuras nāk un iet, un daudz kas mainās, bet šī būs nozara, kas būs vajadzīga vienmēr. Nu, ja mēs un mani kolēģi rīt neierastos darbā, tad visticamāk pilsētā sāktos hauss un nekārtība, tāpēc, ka nebūtu nevienam ūdens, jo ūdens krānā nav pašsaprotama lieta. Tā viss stāv liels un neredzams darbs. Savā elementā es vairāk jūtos tad, kad runa ir par plānošanu un kad ir viss saplānots un viss notiek kā mehānisms un nav nekāda aizceršanos. Un pēc tam tas darbs ir izpildīts un brīdis, kad ir jāatzīmē darbs kā izpildīts, ir tāda dienas bauda. Man darba diena sākas ar to, ka es atnāku uz darbu, izdalu puišiem darbiņus. Kamēr viņi ir aizbraukuši adresēs un maina skaitītājs, es plānoju jau nākamo dienu. Tā kā puiši atgriežās, darbiņi ir izdarīties, es izdarīju arī savu darbu. Un tas, laikam, ir brīdis, kurā var teikt, kad mēs jūtam gandarību. Ja cilvēks meklē darbu ar pievienoto vērtību, tad ūdens saimniecība varētu būt tā vieta, jo šis nav tukšs darbs. Tas ir darbs, kas nodrošina to, bez kā cilvēki un pilsētas nevar funkcionēt. Un tā gal galā ir viena no 4 stihijām. Līdz ar to tas ir svarīgi.